Pirmdien, 17. septembrī kinoteātrī Multikino notika filmas Baltās nakts stāsti pirmizrāde un masterfoto konkursa uzvarētāja apbalvošana. Masterfoto konkursā bija iespēja piedalīties jebkuram šī gada kultūras foruma Baltās nakts apmeklētājiem. Vajadzēja tikai uzfilmēt jebkuru radošo darbnīcu Baltās nakts laika un nosūtīt video materiālu filmas Baltās nakts stāsti veidotājiem. Apmeklētāju atsūtītais video tika izmantots filmas tapšanā, bet labākos video kadru autoru sagaidīja neparastas balvas no Masterfoto. Galveno balvu, neparastu X-Sori statīvu ar lokamām kājām, ieguva Natālija. Kā tev patīk tavu balvu? Man ļoti patīk, bija kaut kā jocīgi dabūt tādu statīvu, kur var pielikt pie kāda stabiņa vai nu pie galda vai nu tā. Un man liekas, ja es paņemšu kādu zieptraucu, un es varu paspēlēties ar to. Oktopus ir neliels, viegli pārnesājums statīvs ar plašu funkcionalitāti. Tas ļauj stabili izmantot kameru arī, kad nav pieejama atbalsta virsma. To var lietot strādājot ar dažāda veida foto un video kamerām. Tagad Natālija būs iespēja uzņemt vēl labākos video kadrus. Pavaicājam, kāpēc viņa nolēma filmēt Baltās naktis. Sākumā bija tāda iespēja sākt filmēt, palīdzēt filmēt tos Baltas naktīs, to filmiņu mazu, un sanāca tā, ka man piedāvāja sākumu būt par aktrisi. Bet man tas nepatika, un es par to iedevu to lomu citai meitenei. Bet vēlāk sanāca tā, ka man iedeva iespēju uzfilmēt kādu papildu materiālu. Man tas ļoti patika, jo es varēju arī pastaigāt, paskatīties uz to visu, kas tur bija tas Baltās naktīs, kaut ko atpusties, paklausties labu mūziku un to visu uzfilmēt. Un man tas ļoti patika, jo, man liekas, tur bija labs tas materiāls, kurš uzfilmēju. Filmas Baltās nakts stāsti tapšana palīdzēja ne tikai kultūras fóruma apmeklētāji, bet arī Rīgas amatniecības vidusskolas studenti. Dagnei un Gustavam bija diezgan atbildīga loma. Viņi bija filmas galvenie aktieri. Kā tā teikt, ļoti interesants lietas arī bija, bet, varējām, visu ko izdomāt, lai lietas nebūtu. Bet, izstaigājām, tā kā es biju aktieris, bija man šeit interesantāk aktieri nekā operatora, manuprāt. Jo ilgāk tas viss notika, vairāk tā kā iejūtos lomā. Un kā tev, Dagna? Manuprāt, arī noteikti būs interesantāk būt aktierim nekā operatoram, jo tu tā kā piedalies pats tajā visā procesā, un ja tu esi operators, tad vairāk no malas tā kā to procesu izbaudi. Filma Baltās nakts stāsti bija interesanta ar to, ka filmas saturu centamies izvedot no kultūras fóruma apmeklētāju iesūtītiem video. Tātad par filmas līdzautoru varēja kļūt jebkurš fóruma apmeklētājs. Apskatīties filmu var projekta mājaslapā.